Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļu. Mēs esam uzsākuši jaunu sprediķu ciklu, ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums, kristiešiem, šodien. Šodien izmantosim šos avotus. Vai esi kādreiz kaut ko ļoti gaidījis? Varbūt Ziemassvētku dāvanu atvēršanu. Šodien mēs atbildēsim uz jautājumu, kas mums kristiešiem būtu jādara gaidot Dieva rīcību, gaidot to, ka Dievs darīs kaut ko lielu, kas mums būtu jādara, kā tas izskatās, ko mums darīt ne tikai svētdienas sapulces laikā, bet ikdienu. Apostoļu darbu grāmatai turpinājums Lūkas evangēlijam. Apostoļu darbi apraksta to, ko Jēzus darīja caur Svēto garu apostoļos un agrīnajā draudzē. Lasīsim Lūkas evangēlija 24. nodaļā no 50. līdz 53. pantam. Un viņš tos izveda līdz Betānijai un savas rokas pacēlis tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās un tapa uzcelts debesīs, bet tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzālēmē ar lielu prieku un bija allaž templī, teica un slavēja Dievu. Arī Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļa norāda, ka Jēzus uzbrauca debesīs. Jēzus vēl agrāk bija apsolījis Svētā gara atnākšanu, taču paies apmēram 10 dienas no Jēzus uzbraukšanas debesīs, līdz atnāks Svētais gars vasarsvētku dienā. Taču Jēzus uzbraukšanas dienā apostoļi vēl nezina, cik ilgi būs jāgaida. Ko tad apostoļiem darīt tajā laikā, gaidot Svētā gara atnākšanu? Un bija allaž templī, teica un slavēja Dievu. Viņi neieslēdza sevi istabā visu dienu un nakti. Viņi nesāka plānot uzcelt draudzes ēku Jeruzālēmē. Viņi neplānoja iziet visā pasaulē savā spēkā. Un bija allaž templī, teica un slavēja Dievu. Šie ir ebreji, kas uzticējās ebrejam Jēzum. Ebreji pielūdza Dievu templī Jeruzālēmē, taču Jēzus baznīca izies visā pasaulē Dieva spēkā, Svētajam garam atnākot. Apostoļu darbu grāmatas 1. nodaļas 12. un 13. pantā ir rakstīts, tad viņi griezās atpakaļ uz Jeruzālemi no kalna, ko sauc Eļas kalns, kas ir tuvu pie Jeruzālemes, vienu sabata gājumu, un tur nonākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Zēlots, Sīmanis un Jūda, Jēkaba dēls. Šie ir Jēzus apostoļi, tikai 11, jo Jūda pakārās. 14. pantā ir rakstīts, tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Šī ir pēdējā vieta svētajos rakstos, kuri minēta Marija. Lotija Beta Hopse norāda, tā ir pēdējā norāde uz viņu. Nekas nav pateikts par viņas nāvi. Pāvils neko nesaka par viņu. Pēteris arī. Tiešām, ja Dievs gribētu, lai Mariju paaugstinātu pārāku pār citām sievietēm, kā daži šodien to dara, tad Dieva vārdā tas būtu norādīts.
un ar viņa brāļiem. Evangēlijos Jēzus brāļi, tas ir viņa pusbrāļi, nav Jēzus visdedzīgākie fani, bet šeit viņi ir kopā ar Jēzus mācekļiem. Šie Jēzus pusbrāļi ir mainījušies. Jēkabs kļūs par līderi Jeruzalemes draudzē. Jēkabs un Jūda katrs uzrakstīs jaunās derības vēstuli. Parasti cilvēkam būtu ļoti grūti pārliecināt savus brāļus, ka ir Dieva vārds tapis miesā, ja tā tas nebūtu. Taču Jēzus pusbrāļi atrodas šajā istabā. Jēzus augšamcelšanās spēks. Ko viņi dara? Vai viņi spēlē dambreti? Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās. Ko draudze dara gaidīšanās laikā? Draudze lūdz Dievu, draudze pielūdz Dievu, jo viņiem Dieva prāts ir prioritāte. Viņiem tika teikts gaidīt svētā gara atnākšanu Jeruzalemē. Kamēr viņi to dara, viņi lūdz, pielūdz Dievu. No 15. līdz 20. pantam ir rakstīts: tanīs dienās Pēteris piecēlies brāļu vidū, tur bija kopā ap 120 cilvēku, sacīja: brāļi, bija jāpiepildās rakstiem, ko svētais gars runājis ar Dāvida muti par Jūdu, kurš bija vedis Jēzus gūstītājus, jo tas bija pieskaitīts mums un saņēmis to pašu kalpošanu, tas ieguvis tīrumu par netaisnības algu un uz vaiga nokritis, ir vidū pārsprādzis un visas viņa iekšas izgāzušās. Tas kļuva zināms visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem, tādēļ arī šis tīrums viņu valodā nosaukt Hakeldama. Tas ir asins tīrums, jo psalmu grāmatā ir rakstīts: viņa māja, lai paliek par postažu, lai neviens tur nedzīvo, un lai cits dabū viņa uzrauga pilnvaras. Mateja evangēlijs norāda, ka Jūda pakārās. Šeit mums dotas vairāk informāciju. Pēteris saprot, ka kādam ir jāieņem Jūdas vietu apostoļu vidū. Pēteris citē svētos rakstus. Apostoļu darba grāmatas 1. nodaļas 21. un 22. pantā ir rakstīts: tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums kopā gājuši visu to laiku, kad kungs Jēzus pie mums nācis un gājis, sākot ar Jāņa kristību līdz tai dienai, kad viņš no mums tika uzņemts debesīs, vienam no tiem līdz ar mums jākļūst par viņa augšamcelšanās liecinieku. Vārds apostolis nozīmē tas, kas ir sūtīts. Jaunajā derībā ir minēti draudžu apostoļi, taču, lai kļūtu par Jēzus Kristus apostoli, tas ir šajā nodaļā par vienu no 12, māceklim bija jābūt vīrietim, bija jābūt kopā gājušam ar Jēzu un pārējiem apostoļiem visās viņa gaitās, sākot no Jāņa kristībām līdz tai dienai, kad Jēzus tika uzņemts debesīs. Bija jābūt Jēzus augšamcelšanās acu lieciniekam, lai varētu teikt nevis tikai es ticu, es esmu dzirdējis, bet es esmu redzējis Jēzu augšām celtu. Vēlāk gandrīz visi apostoļi tiks nonāvēti Jēzus dēļ, ne tikai ticot viņam, bet būdami acu liecinieki tam, ka Jēzus ir augšām cēlies. Lūk, kā Jēzus apostoļi atšķiras no tiem citā reliģijā, kas spridzina sevi. Vēlāk apostolis Pāvils, kā kāds nelaikā dzimis, bija izņēmums un izpildīja tikai 1. un 3. prasību.
Pāvils nebija sekojis Jēzus dzīves laikā virs zemes. Ir organizācija šodien ar apustuļiem it kā, taču 2. un 3. prasība izslēdz iespēju, ka šodien var būt Jēzus Kristus apustuļi. Lūk, 2. prasība. Neviens, kas dzīvs šodien nav kopā gājis ar Jēzu un pāriem apustuļiem, visās Jēzus gaitās, sākot no Jāņa kristībām līdz tai dienai, kad Jēzus tika uzņemts debesīs. Lūk, 3. prasība. Neviens, kas dzīvs šodien, nespēj būt Jēzus augšamcelšanās acu lieciniekam. 1. Pētera vēstules 1. nodaļas 8. pants nedod lielu cerību, ka kāds varētu šo 3. prasību piepildīt mūsdienās. Viņu, tas ir Jēzu Kristu, jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami. Kādēļ 12? 12 ir 4 reizināts ar 3. Jūdu domāšanā cipars 3 ir Dieva numurs, cipars 4 pārstāv zemi. Tātad cipars 12 ir Dievs kopā ar zemi, pasauli, Dieva cilvēki, īstā reliģija, Dieva reliģija. Tātad 12 Izraēla ciltis, 12 apustuļi. Mateja evangēlijā 19. nodaļā no 23. līdz 30. pantam ir rakstīts, bet Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem, patiesi es jums saku, bagātais grūti ieies debesu valstībā, un atkal es jums saku, vieglāk kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet viņa mācekļi to dzirdēdami ļoti izbijās un sacīja, kas tad var tikt pestīts? Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēteris atbildēja un viņam sacīja, redzi, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši, kas mums būs par to? Bet Jēzus sacīja tiem, patiesi es jums saku, jūs, kas man sekojuši, jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsit uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Un kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie. Patiesi es jums saku, jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsit uz 12 krēsliem un tiesāsit 12 Izraēla ciltis. Pravietojums. Pēteris saprot, ka ir jābūt 12 apustuļiem. No 23. līdz 26. pantam ir rakstīts, un tie izraudzīja 2, Jāzepu sauktu Barsabu ar pievārdu Justs un Matiju, un Dievu lūgdami viņi sacīja, kungs, tu visu sirdžu pazinējis, rādi, kuru no šiem abiem tu esi izredzējis, uzņemties kalpošanu un apustuļa darbu, ko Jūda ir atstājis, lai noietu savā vietā. Tie deva viņiem meslus, un mesli krita Matijam, un viņš tika pieskaitīts 11 apustuļiem. Pēc visa tā mēs no Bībeles neko nezinām par šiem vīriem. Apustuļu darbu pievērsīs uzmanību galvenokārt Pēterim un Pāvilam. Kā draudze izvēlējās 12. apustuli? Draudze izmantoja meslus, kā tos arī izmantoja vecajā derībā, lai uzzinātu Dieva prātu.
Piemēram, mēslus izmantoja, lai sadalītu Izraēla zemi izrēliešiem. Varbūt šeit viņi uzrakstīja šo vīru vārdus uz akmeņiem un ielika maisā. Tas, kura vārds tika izvēlēts, tika iecelts apostuļu amatā. Varbūt, mēs nezinām. Varbūt tas notika citādāk. Taču ir rakstīts Dievu lūgdami. Pirms viņi deva meslus, apostuļi lūdza Dievu. Ir svarīgi vienmēr maksimāli iesaistīt Dievu. Apostuļi neaicina nejaušībai izvēlēt 12. apostuli. Apostuļi aicina Dievam izvēlēt 12. apostuli. Kungs, tu visu sirdžu pazinējis, rādi, kuru no šiem abiem tu esi izredzējies, uzņemties kalpošanu un apostuļa darbu, ko Jūda ir atstājis, lai noietu savā vietā. Šeit mēs redzam to, ka draudze atzīst, ka tas, ko Jūda izdarīja, nebija pārsteigums Dievam. Jūda neizjauca Dieva plānu. Tieši otrādi, zinādams to, ko Jūda brīvprātīgi izvēlēsies darīt, Dievs to izmantoja. Salamana pamācības grāmatas 16. nodaļas 33. pantā ir rakstīts: meslus met klēpī, bet tie iekrīt tur tā, kā to grib tas kungs. Tā šie apostuļi domāja par šo procesu. Šis nav aicinājums tev to darīt savās mājās. Es aicinu iesaistīt Dievu visā caur lūkšanām. Un tā Matijs kļuva par 12. apostuli. Kopsavilkumā, ko agrīnā draudze darīja gaidīšanas laikā? Draudze meklēja Dieva prātu, Dievu lūdzot, Dievu pielūdzot, lasot Dievu vārdu, un toreiz viņi meta meslus. Un draudze to darīja ciešā sadraudzībā cits ar citu. Vai mēs esam cilvēki, kas meklējot Dieva prātu un spēku savā dzīvē un kalpošanā, lūdz Dievu, pielūdz Dievu, lasa viņa vārdu un uztur ciešu sadraudzību cits ar citu? Lūk, kāds paraugs mums jaunajā derībā. Vai tu zini, ka tu vari pielūgt Dievu ārpus dievkalpojuma laikiem? Tu vari mājās ne tikai lasīt Dieva vārdu un Dievu lūgt, bet arī dziedāt slavas dziesmas viņam un tā būt piepildītam ar Svēto garu. Vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā no 17. līdz 19. pantam Pāvils raksta: tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, un neapreibināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami to kungu savās sirdīs. Dieva pielūgšana var būt mūsu dzīves ritms. Tā ir mūsu izvēle. Lūk, kā jāgaida, lūk, kā jādzīvo. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un Svēto garu. Skaties, lūdzu, rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.